Futbola klubam Jelgava 10 gadi, Gins Freimans arī Jelgavā daudz gadus pavadījis. Varbūt pastāst, cik tev šeit ir sanācis pavadīt Jelgavas pilsētā? Nu, ierados 14 vai 15 gados, un man arī sanāk, ka 10, varbūt 11 gadu jubilē man šitā ir. Ar futbola klubu Jelgava varbūt kādas tās ir tās atmiņas, tas ir pamats futbolista karjerai? Protams, tas ir sākums vispār, kad izrauja man Dainis no lauka pilsētas, kur nebija tāda attīstība, un tālāk pirmā līga, un arī pirmais līgums arī. Un, protams, šitā fenomenālā sezona ar kausu un 3. vietu un izlasi. 10 gadu godam tā pavadīt. Var teikt, ka tie 10 gadi ir arī pakāpeniski gājuši un audzis ir arī klubs, gan visādās ziņās. Jā, ja rēķina no sākuma, kā bija, ka Dainis viens pats cīnījās un ka tagad ir liela sistēma, daudz bērni un ir arī treneru kolektīvs un ir lielā komanda, ir dublieru un vispār kopā tā visa piramīda ir, nevar to salīdzināt, protams. Kur Jelgavai vēl ir augt? Piemēram, pieņemsim pēc 10 gadiem, kādu mēs redzam Jelgavu. Un pēc 10 gadiem savi spēlētāji jālaiž Eiropas tirgu, izlasē jātiek mūsu spēlētājiem. Un, protams, vēl vairāk jāpalielina tā saime FK Jelgavas. To arī var novēlēt, ja, klubam? Jā, tie man novēlējumi arī vēl vairāk attīstīties. Paldies. 10 gadi FK Jelgavai. Es domāju, tas ir daudz. Cīņas par tikšanu virslīgā. Te zēnieki, kas to darīja. Cīņas par noturēšanos no virslīgas, no neizkrīšanas no virslīgas. Te arī zēnieki, kas to darīja. Ir mēneša labākie spēlētāji virslīgas čempionātā, sezonas labākie spēlētāji virslīgā, 2 Latvijas kausi, medaļas. Es domāju, tas ir daudz, 10 gados. Kad tas viss iesākās no nekā, no vienas idejas, no tāda persona kā Dainis Kazikevičs, kurš Jelgavas futbolam sāk rakstīt jauno laiku vēsturi. Lūk, bet visiem taču dzirdēts, ka Jelgavas futbolistiem pirms 19 gadiem bija augstākās līgas medaļas. Tāpēc pavisam īsi ieskatīsimies mēs kluba saknēs. Metālists bija. Parādījās 1977. gadā. Automobīlists, iedomājieties. Un tad virslīgu paplašināja, un tad jau zem nosaukuma RAF, tieši tā, Jelgavai kārtējo reizi bija savs klubs Latvijas augstākajā līgā. 90. un 91. gadā komandas sasniegumu uzlabojās, bet tad Padomju Savienība sabruka un RAF pievienojās Latvijas virslīgai. 90. gada sākumā RAF bija viena no spēcīgākajām komandām Latvijas virslīgā. 8. gadā 4. vieta un 2009. gads ir tas, ka beidzot arī izdodas triumfēt pirmajā līgā un izcīnīt zelta medaļas. Jelgavai ir arī zelta medaļas, pirmās līgas zelta medaļas. Ozolnieku stadionā 600 līdzjutēju klātbūtnē tiek izcīnīta arī leģendāra uzvara ar 2-0 kausa izcīņā. 11 metru soda sitienus realizēja Valērijas Reģiko, un pēc uzvaras sezonas treneris Dainis Kazikevičs saka šādus vārdus, ka šis panākums tā ir bijusi 6 gadu likumsakarīgs rezultāts un ka nākamajā sezonā primārais komandai būšot nostiprināties virslīgā. Kārlis Kinderēvičs, Šarons Kazlauskas, Aldis Trukšāns, Antons Kašins, Andrejs Zaharčukovs, Kristaps Neilāns, Edvards Mārtiņš, Artoms Lončakovs un komandas treneris galvenais Dainis Kazikevičs, komandas treneris Kaspars Tiltiņš un aicinu arī visus
bija 2010. un tas bija galvu reibinošs gads. Tad tika ļoti daudz, kas piedzīvots Latvijas kauss, kurš šeit ir pie mums uz skatuves arī izcīnīts šogad. Tas tika izcīnīts 2010. gadā dramatiskā spēlē pret futbola klubu Jūrmala, 11 metru soda sitienu sērija, 7-6 spēles gala rezultāts. Un tas nebija vienīgais panākums. Panākums bija arī pārliecinoša debija virslīgā. Kā Dainis norādīja, Jelgava nebija peramie zēni. Arī fantastisks bija mačs pret Moldi, kad izdevās uzvarēt ar 2-1, un Jelgava bija vienīgā komanda tajā Eiro kausa sezonā, kurai izdevās izcīnīt uzvaru no Latvijas klubiem. Jaunatnes futbolam Jelgavā, tāpat kā pieaugušo futbolam, ir sava vēsture. 1995. gads futbola klubs Viola, to jau mēs pieminējām, bet no 14. gada janvāra, pavisam nesen, Latvijas futbola federācijas akreditēta jaunatnes futbola akadēmija Jelgava, kas ir futbola kluba Jelgava jaunatnes sistēma, par kuru direktoru 2014. gada janvārī kļuva Romāns Kvačovs. Paldies visiem jauniem futbolistiem, kuri trenējas. Gribu pateikt paldies viņiem vecākiem, kuri atbalsta bērnus. Ja? Un gribu pateikt vēl paldies organizatoriem, personālam un, protams, mūsu vislabākajiem jaunatnes treneriem. Strādā 14 zinoši, radoši un inteliģenti treneri, kuri sarežģītos futbola spēles pamats apmāca 10 bērniem jauniešiem. Varbūt mammai bija izvēles, varbūt kādus citus sportus piedāvājat, vai futbols tas bija galvenais uzreiz? Futbols. Teicis arī piekrita, tāpēc neko citu nemeklējam, bērnam arī patika. Varbūt nākotnē, ko grib sasniegt? Ļoti labi spēlēt futbolu un Latvijas izlasē tikt un, jā. 7. gada grupas un 8. gada grupas treneris. Mārtiņš Krūmiņš, 8. un 9. gada grupas treneris. Marks Dresmanis, meiteņu grupu treneris. Aiziem tikai meitenes spiedzam. Ko? Meitenes spiedzam? Jā. Kaspars Ikstens, vārdsargu treneris. Vārdsargi! Geims Freimanis, talantu treneris. Mēs esam ļoti labi izveidojuši saikni savā starpā. Mēs esam izveidojuši foršu komandu, kad mums ir ļoti labi visiem kopā būt, ne? Tā ir tā. Liels paldies par to laiku, ko mēs aizvadījām kopā. Un esmu ļoti laimīgs, ka jūs tagad iesiet tālāk un ņemiet kaut ko no citām treneriem. Nav jau viegli pozēt kaut kādu 3 reizes pēc kārtas. Aldis Trukšāns, komandas koordinators, Alfrēds Briģis. Aldi. Konkurence paaugstinājās, komandas apvieno. Ja? Tā kā es gribu novēlēt jums, lai jūs turpinātu tāpat pacietīgi spēlēt futbolu ar mīlestību un kaisti. Visas darbas, ko mēs darām, tas būtu no visas sirda. No visas sirda un lai mūsu acis deg uguns. Ričards Liepiņš, Roberts Duge, Roberts Gulīgins, Tomas Līns un komandas kapteinis Miks Peilāns. Aicinām arī treneri
Jānis Čaplīnski, komandas koordinātori Inesi Reinicāni. Ļoti esmu pieķēries šai grupai, tāpat kā es domāju, kā jebkurš treneris savai grupai. Un kā jau minēju, ļoti ilgs laiks ir kopā ar viņiem pavadīts, un kā nejūk ārā, kā negrib iet viņi prom uz citiem sporta veidiem, tā negrib darīt, ko grib. Artis Ozols, Dārgs Apzītis, Egils Sauserdis, Emīls Sauserdis, Emīls Emolovs, Helvijs Taļģis. Novēlu, lai jūs katru dienu, neskatoties uz to, ka varbūt viss nešķiet tā kā gribētos, viss nenotiek tā kā gribētos. Katru dienu aplaistiet to savu sapni, katru dienu rūpējieties par savu sapni, turiet viņu dzīvu, jā, ejiet uz to. Kad šis gads futbolā ir bijis īpašs, tieši futbola klubam Jelgava, jo mēs varējām patiešām redzēt skaistas emocijas, kad jūs guvāt medaļas, es runāju par virslīgas komandas uzvaru, kad guva medaļas, kad guva kausu, un es domāju, ka šī ir tā iespēja šiem jaunajiem puišiem, jaunajiem futbolistiem mācīties un skatīties, kādā veidā, ja ir sapnis, ja ir vēlme un ja ir liels un neatlaidīgs darbs, ka var būt labus un ļoti labus rezultātus. Sirsnīgais sudrabs, aiziet! Labāko 2014. gada sezonas spēlētāju tiek atzīts. Tiek atzīts Kevins Cēsnieks. Kevins, saka kaut ko. Paldies! U12 vecuma grupas labāko šī gada sezonas spēlētāju tiek atzīts Krišjānis Kapjuhs. Krišjāni. Laimīgi jums 2015. jauno gadu! Par U13 vecuma grupas labāko šī gada sezonas spēlētāju tiek atzīts Tomas Linds. Par U16 vecuma grupas labāko 14. gada sezonas spēlētāju tiek atzīts Daniels Ivanovs. Paldies trenerim Romanam Kvačam un Dāvis Kalnēm. Balvas! Jelgavā! Ir, ja? Kur izbraukāji, ko darīji? Čehijā, Polijā un Vācijā. Ēdi daudz? Nē. Spēku bija daudz? Jā. Lieliski. Paldies man trenerim Dāvidu Caunam, kas man šī gada laikā sagatavoja ļoti augstā līmenī. Paldies. Helvī, saki, ko publikai? Paldies treneriem Dāvim un Romanam, protams, Jākapam Steinbrunam. Paldies. Paldies trenerim Dāvim un trenerim Romanam, kas man trenēja un palīdzēja tikt līdz Latvijas izlasē. Paldies. Dažiem treneriem izskatās, ka svaigs nav dots no dabas. Vēl.